Čau visiem, ar jums Axilion Time, bļaļ. Es pat 2 dienām uzfilmēju. Es vakar filmēju video, šodien filmēju. Nedēļu atpakaļ filmēju video. Kas ar mani notiek? Es nesaprotu, un es ticu, ka būs vēl video. Tāpēc Stefanija ahujā. Jā, es domāju, viņa ir ahujā. Es izstāstīšu, ko mēs šodien darīsim. Mēs unboxosim šito te Snack Holland boxu. Daudzi teiks, iepriekšējā video es šito boxu unboxoju burtiski pat 10 minūtēm. Kas ir nošaudies? Burtiski pat 10 minūtēm, bet tur es nenormāli steidzos, vispār neko nedarīju. Tas video bija krimināls uz beigām, tur vienkārši tur jau man atmiņa beidzās telefonam un tā. Tagad tā cerams nebūs, jo tie visi video ir izlikti. Te kaut kas atlūza. Kā vienmēr es kaut ko salauzu. Un tāpēc es domāju, ka šodien es to visu centīšos darīt lēnāk. Viss būs labi. Un tāpēc es domāju, mēs varētu sākt. Domāju... Sukātā. Tā. Nu, bļē, debilā bilde. Tīrim tā augšā to bildes, tu redz. Nu, bļē, viņa vienalga kadrā lien. Debilā bilde. Jā. Tagad viņu bišķīt nevar redzēt, jā. Tāpēc taisīsim vaļā. Es paņēmu šķērītes un tagad davai. Vispār būtu forši uzfilmēt krievu valodā. Ir iespēja, ka tad vismaz kaut kādu skatījumu iet, bet nu... Bet tur jau kaut kādu skaņu pēc kaut kādam metāla pudelēm. Jebal. Ja tad būs vēl viena fanta, tā kā es iepriekšējā video dabūju ar nektarīnu garšu, es būšu vienkārši raudāšu no priekiem. Tā, tagad taisījām, tā. Bās. Kā vienmēr es vienkārši attaisīšu te vaļā un vienkārši random vienkārši kaut ko vilkšu ārā. Nu, nekā vienmēr tad. Kaut ko satāuslu. Paņēmu kaut ko ļoti sīku. Rīzes! Jebal, cik tur daudz izkaut. Vienais? Te ir ļoti daudz izkaut kā. Labi, neskatīšos. Kaut kas ir kaut persīgi. Bet jūs neko nesaprotu. Taču te ir ļoti daudz interesantas lietas. Nebūs tik ātras video, tad es domāju. Ot tā. Pirmais mums ir rīzes, tie keksiņi, kuri nē, kaut vai jūs laikam vēl neatceraties. Es nezinu, ka tas video ar Amanda iepulsos, varbūt viņš jau ir iznācis tas video. Es to, ko Amanda taisa, varbūt viņš jau nav. Bet ja Amanda ir pabeigus, tad jūs varat atcerēties, ka tajā video bija tieši tādi paši, ja tie rīzes. Un viņi nenormāli garšīgi, es uzreiz varu pateikt. Es viņam, ja es atceros korekti, likt vai no 8 vai 9. Es lieku viņam 9. No 10. Notis viņam 1 punktu vai 2 ņēma dēļ tā, kad viņi ir ļoti maz. Un viņi ļoti dārgi maksā, es vai veiklā viņi kur pār eiro. Kaut arī šitādi pats viņas būtu gatavs tikai par 50 centiem pirkt. Ļoti garšīga. No sākuma jūtās šokolāde, kas ir pa augšu. Un iekšā ir tā kā, es nezinu, tā kā kaut kas uz pusi atgādinošu cepumu, kaut kas uz pusi atgādinošu karameli, kaut kas karači interesants. Es nezinu, kas tur iekšā ir. Peanut butter, cipā. Varbūt arī tas peanut butter, tas, kā saucās tas, nu,
tas riekus sviests, vai kā viņš saucās, jā. Kad es dabūšu nākamo lietiņu, tad viss tik maziņš. Te rakstīts O, nē, es negribu provēt Jawbreakeri. Tas ir Jawbreakeris. Nu, te jau loģiski, te jau lampas nav labāk. No tā iepriekšējā video. Jawbreakeri. Tā ir tāda lieta, ķipam. Es provēju 8 Jawbreakeri, viņš nebija. Viņš nebija ne ass, viņš bija vienkārši negaršīgs. Viņš vienkārši, es nezinu, kā pateikt. Pagaršosim šito. Te. Viņš smaržo pēc kaut kā ļoti skāba. Bet skatoties, tā ir vienkārši balta bumbiņa. Nu jā. Pagaidām viņi jūtas vienkārši salda. Viņi skaitās energy ball vienkārši. Varbūt šitā bumbiņa man iedod baigo enerģiju. Varbūt sākšu skraidāt pa īstam tā kā Flash. Nezinu. Jebā. Es pieskāros pie te. Šitā ir enerģijas dzēriena vienkārši garša. Var just to tādu garšīgu enerģijas dzērienu garšu. Un nemaz neprasiet, no kurienes es garšoju, es esmu enerģijas dzērienu. Vienkārši ziniet, es esmu. Un daudz reizes. Es esmu garšojis, bet es esmu drīzāk garšojis tā kā, nu, kaut kur vienu malciņu, kaut kur tā bišķīt. Nedomājiet, kad es kaut kur esmu dabūjis veselu pudeli ar enerģijas dzērienu veseli izpļumpājis. Nē, tā nav. Es kaut kādas dažas malciņas esmu dabūjis, tad tā pagaršojis. Tāpēc tā bija normāli. Vienkārši negribu, lai man šito video uzspricina. Kaut kas tur atsūties. Labi? Pērkoju. Cik 8 minūtes jau iebā? Vajag daudz kaut kā āršēli laiks ir. Un man vēl pie vesela kastas priekšā. Nu, ko es varu godīgi sakot pateikt? Ja šis saule rīvi vispār kusēja, ja es zinu, es saku jau. Bet ko es stāvu rīvu? Cik jau 9 minūtes? Afigei. Ir jau pēc. Vienkārši tāda ilgi ēdama košļene ar enerģijas dzērienu garšu. Kur vēl nevar sakožļēt, tāpēc, ka tur tie visi gabalīgi samaisās tajā košļenē un tur nevar sakožļēt. Tad ne? Es atlikšu pagaidām viņu malā. To kožļēni. Pēc kaut kā šitā. To rīzes vajag atlikt malā.
Tagad nākamais mums iet... Ko es daru? Nākamais mums iet... Lai iet kaut kādi šitādi te mazīgi končiņi. Saurubusters. Kods... Nē, es tā arī Blockbusters neesmu pastāstījis. Nē, to neviens nedzirdēja. Es ceru. Tas ir... Nu, vismaz no manējā rakurs tur neko nevar redzēt. Te kā reči ir rakstīts Saurubusters. Sweet and Fun. No kaut kādas filmas tādas jocīgas tādu vispār nav dzirdēt. Sweet and Fun. Izklausās kaut kāds jaunais horors. Kaut kāds filmas, par ko rudās. Jebālu. Izskatās tāda... Viņa tāda, ne tāda gluda, tā kā iepriekšējā bumba, bet viņa tāda tā kā ar tiem grubulīšiem. Es nezinu, kā tas saucās. Pagājušo. Šitā, godīgi sakot, ir ļoti interesanti doma. Pagaidiet, es nenovērtēju šito tā ar enerģijas dzērienu. Ak, Dievs, kas man kaiš. Ja rīzes es novērtēju 8,5, pēc tam uzrakstīsim tabulas, saliksim. Tad enerģijas dzērienu es novērtēju, lai būtu tur 7. Šito es novērtēju laikam 9 no 10. Tas viens punkts, man liekas, vienkārši viņš varētu būt kaut kas tā kā. Es nezinu, par ko viņš varētu dabūt 1 punktu, bet tā kā tāds ir tā kā par kaut ko viņš vēl varētu dabūt vēl 1 punktu, bet tā. Es lieku pagaidām 9 no 10. Kāpēc es pateikšu? Šitā ir tāda interesanta konfekta, tāpēc, ka viņam nedod tā kā parasti konfekts no paša sākuma to skābumu. Un arī ne tad, kad pārkož, tad, kad tu tieši sāc tā kā kožļā, un pēkšņi kaut kādos brīžos vienkārši tu jūti, ka viņi paliek skābāk un skābāka. Tā kožļa, ne? Viņi skāba, un tad viņi paliek atkal saldāk, un tā viņi tā kā mainās. Tas tādi interesanti doma, parasti visas kožļienes, kuras tu skābās ēd, viņas jau ir tādas skābas, vai arī, kad tu pārkod jau viņas ir skābas. Tā norēja. Tā. Nākamais iet. Es tikai kaut kādas mazās končiņas. Tā vai vēl vienu mazo končiņu. Tas ir Chupa Chups. Super Sour Bubblegum Pops kaut kāds. Šitā te. Es šito firmu zinu, mēs tajā video par Amānu dzērām no šitās firmas to dzērienu, kas man ļoti garšojas. Viņam lika, man liekas, vai nu 10, vai nu 9,5 no 10. Šits, man liekas, būs diezgan skāps. Viņš ir tāds ļoti tāds, var just, ka viņš var... Parasti, ka tu redz kaut kāds skābs konfekts, viņas tieši tāds lipīgs, un pilnīgi jūtās, ka viņi ir skāba. Jā, viņi arī ir diezgan skāba. Viņi ir skāba. Es viņu tagad visu neēdīšu. Protams, man viss mēle palika zila. Jā, man viss mēle zila. Paldies. Labi. Šits vienkārši parasts skāps čupīts, bet man garšo šitādi čupīši. Nav nekas oriģināls, bet tāds parasts tāda un forša lieta. Nokrāso mēli tā. 8,5 no 10. Man grūti ielikt 10, tāpēc, ka 10 es lieku par kaut kādu kreatīvumu, kaut ko interesantu, garšīgu.
teiksim, jailbreakeros, viņas ir ilgi jākožļā tā, lai viņi tev, tā kā tu viņus varētu, tā kā tev vajag slāņus nokost, un tas ir kaut kas interesants, vai arī rīzes kaut kāds interesants piepildījums, kaut kāds karamelizēts, tā kā tāds. Šits vienkārši parasti skāps čupīts, tāpēc es lieku 8,5 no 10. Viņš ir maksimāli garšīgs, jā, es lieku, viņš ir ļoti garšīgs, bet viņā nav nekas tāds interesants, tāds tā kā kreatīvs, tāpēc varbūt tur ir iekšā kožļene. Jā, man liekas, tur ir iekšā kožļene. Bet tagad to taču neskatīsimies, jau ir 16 minūtes video, bet mēs esam tikai 3 našķis pamēģinājuši. Te vēl tāda zēta, ka mēs tikai tikko atvērām to kasti. Labi, mēģinām nākamo. Ko mēs nākamo varētu? Maybe man baigi interesē, kas šitas tāds ir. Whatchamakalīt kaut kāds. Deliciously crispy. Oh. Diezgan interesants tāds nosaukums un arī tāds izklausās ļoti interesanti. Godīgi sakot, es tādu veikalā varbūt arī nopirktu. Viņš saka, ja ieskatīties paciņa izskatās tā kā no vecām kaut kādām mūtenēm, ar tādiem interesantiem tādiem edit. Tā kā tāda paciņa tā kā no vecām mūtenēm. Interesanta. Pēc izskatās pēc parasta šokolādes batoniņa. Jā, parasta šokolādes batoniņa. Nu labi, pagaršosim. Jā. Sorry, man vienkārši kaut kāds uzleca virsū, tā teikt. Šitas batoniņš ir interesants ar to, ka tas daudz zina to kraukšķīgumu tajos batoniņos. Tas pats kaut kāds Twix vai arī Lions, viņi tādi kraukšķīgi. Bet tas kraukšķīgums parasti nepāriet, tad te viņš tā kā, es nezinu, tas kraukšķīgums viņš paliek tāds tā kā kaut kāds uzreiz šķīdrs. Kaut kā, viņš ārši vispār kaut kā pazūd. Viņu pārkot dažreiz un viņš vairs vienkārši nav. Vai viņš nenormāli pufīgs un viņš ārši pazūd un paliek tikai karamela, vai nu vēl kaut kas. Batoniņš tīri pēc garšas īpaši ne no kā neatšķirās no parastiem batoniņiem. Viņš ir garšīgs, foršs. Tāpēc par to, ka kaut kas ir interesants, es varētu viņam ielikt 8 no 10. Viņš ir parasts, garšīgs, kaut kas interesants ir. Normāli. Tāpēc skatīšos, kas te nākamais. Es te redzu kaut kādu interesantu, ko mēs varētu šodien uzpirkt. Oho! Pirmo reizi redzu šito produktu šajā kastē. Es to saku par nākamo produktu. Šitas jau ir gandrīz vai 8 boks. Mēs tagad ēdīsim šitādus te čipsus asos. Es aizkriešu pēc mums pēc ūdens tagad. Viņi ir nenormāli garšīgi šitie čipsi. Viņi ir skābi un asi. Viņi skābi un asi. Forši. Tādi ļoti labi čipsi. Un viņi ir, kā teikt, izskatās visas tādi. Viņi man atgādina tos čipsus, kurus mēs atkal ēdām tajā video, kuru es ceru, kad viņš iznās. Viņi atgādina tos čipsus. Es tos čipsus jau apēdu, viņi bija garšīgi.
Jā, un viņi arī skaitījās vai nu paši sākie čips, vai nu tā. Nē, man ir tad dzeramais, un tas ir tieši no tā iepriekšējā video, no tā boksa. Šitas ir tas dzēriens garšīgais. Jā, man liekas, man šitas derēs. Priekšā suma. Viņš smaržo, vienkārši tā kā čipsi. Vienkārši atgādina takisus. Principā, labi. Ēda. Diezgan cieti čipsi. Asums jau jūtās. Bišķīt pagaidīsim, kamēr pienāks tas asuma pīks. Un tad es pateikšu. Ja asums nepienāk uzreiz uz maksimālo līmeni, viņš parasti tā pakāpeniski nāk augšā. Godīgi es teikšu, ja tādus vienu pēc otrā ēst šitos čipsus, tad viņi būs diezgan asi, tādi, jā, bet tā kā es viņus tur paēdu dažas gabalus, dažas gabaliņas tur tā apēdu, tur tā, viņi nav baigi asi tādā ziņā. Es varu tiešām tagad uzdzert ūdeni tā, lai noņem pilnībā asumu, tā, lai es varētu pārējos ēst, bet nav pārāk asi. Un principā šitādi dzērieni ļoti bieži viņi tieši uztais stiprāk to asumu. Es parasti piendzeru, bet viņš tā pakāpeniski kakala dod to. Labāk pagaidīt, kamēr pāries. Ja pilnībā izturēt nevar, tad vairs tādā veidā savu mocīt, bet labāk vienkārši sagaidīt beigas no asumu. Labi. Viņš vēl pie tam ir diezgan skāps, kā uz pakas ir teikts, viņš ir skāps. Un man tas skābums, godīgi sakot, čipsos ne ļoti patīk. Tāpēc personīgi es lieku, man kaklā ieldoja. Personīgi es lieku laikam kaut kur 7 vai 7,5 no 10. Jo man tas skābums viņš nepatīk, bet tas ir kā kuram ir cilvēkam patīk. Man, teiksim, tie čipsi, kurus es toreiz ēdu, man garšoja labāk. Tāpēc, ka tur gan forma, gan tā viņi garšīgi. Jā, nākamais. Es domāju, mums šitas te jāizvāc. Vai kaut ko normālu uzdzersim. Tagad. Ne no tās pakas kaut kāds dzēriens. Vai no šitās pakas kaut ko. Pirmais dzēriens. Saldējuma dzēriens. Labi, tas ir kaut kas interesants. Par kreatīvumu dod kaut kāds punkts. Ja saldējuma dzēriens neesmu dzērs. Extra taste, no sugar. Pieņemu. Irnbrū. Kaut kāds. Vai pagaršosim. Nice. Jā, viņš sāk putoties. Pagā. Viņš nenormāli putojās, nenormāli. Mutē bišķīt viņu ielejot, viņš jau nenormāli putojās. Jā, šitāds te labs dzēriens. Pēc saldējuma grūti pateikt, ka tas garšo pēc saldējuma. Tas drīzāk garšot pēc kaut kāds salds vienkārši. Bišķīt iecērās kaklā.
Vienkārši kaut kāds salds dzēriens, I mean. Vienkārši kaut kas salds. Tāds attālinoši varbūt atgādinot. Nu, kaut vai nē. Varbūt kaut kur ļoti attālināti atgādina saldējumu, bet ja man šito iedot pagaršot un teikt uzmini, kas tāds ir, es nemūžam nebūtu pateicis, ka tas ir dzēriens ar saldējumu. Es pateiktu, ka tas ir vienkārši spraits, maybe spraits, kaut kāds pārsaldināts spraits. Kaut kas tam līdzīgs, tā varētu pateikt. Es tam dzērienam lieku... Tā kā ir kaut kāda doma, bet viņa nav līdz galam realizēta. 7,5 no 10. Tā vienkārši garšīgs dzēriens. Tā, turpinam. Kas šits tāds ir? Turpinam. Te mums ir... Es gribu bišķi atpūsties no tā. Oho! Man liekas, ka te ir tikai 2 šitādi, bet tur ir vesela tāda garā strīpa. Nu labi, ir pēc un to. Tagad tas ir roller, vienkārši parastais rollerītis, bet ar kaut kādu interesantu garšu, kuru, kā es sapratu, nevar pie mums nopirkt. Jā, ar kaut kādu ļoti jocīgu aveņu uzzīmētu, viņi ir augšā tāda zilīga un lejā tāda violeta. O, tu varat paskatīties, viņa tāda interesanta. Jep, tāpēc... I mean, pēc smaržas, tas smaržo... Atvainojos. Pagā. Bišķī te uz augšu. Bišķī te uz augšu. Labi, sūc ar to bildi. Galvenais, ka man var redzēt kārtīgi. Es varu tieši tuvāk piesaistīt. Vienkārši parastas dilo lentīte. Paskatīsimies, kas pēc smaržas. Pēc smaržas. Smaržo pēc... Smaržam pēc odziņām kaut kādām, jā. Vai pagaršosim. Bet kāpēc apklusis, nesaprotu? Vienkārši lentīte ar kaut kādu ogu garšu, man grūti kaut kā noreitot to. Tā, nākamais. Ak, Dievs, cik mums te jawbreakeri. Es negribu tik daudz jawbreakeri, dai šoku. Center shock. Mystery. Neko nevar redzēt, pohuj. Neko nevar redzēt vienalga. Nu labi. Kuks ieķērās baigi degunā. Ok. Pieņemsim. Tā. Tagad var taču man kaut kāds dzērieniņš noderēs. Es skāboju īpaši tā. Īpaši nepacieši, man vienmēr skāps liekas baigi skāps. C3, 2, 1.
Kad viņi pārkožļām, viņi vienkārši tas saldos uliņi, viņi ielējās iekšā un pārklāja to skābumu. Un te vienkārši pēc košļina. Nu, ko es varu komentēt, es šoks, es pa savu dzīvi ļoti daudz pārēdies. Vienkārši skāps šoks. Neredzu tur neko tādu īpašu. Tā norījām. Mums te ir vēl daži šoki, bet es gribētu vēl kaut ko interesantu mēģināt. Mums iet kaut kāda melno vīnogu ķīniešu saldums. Vai korejiešu, vai tatariešu. Es godīgi sakot, vai ne Japāni. Es godīgi sakot, es neko nezinu. Šajos te es nezinu, kas tas ir ķīnieši, tur korejieši, japānieši, tatarieši. Lūdzu, nesitiet man. Arī eģiptieši vispār, es nezinu. Bet tas ir kaut kas saistīts ar melnām vīnogām. Kaut kāds saldums ar melnām vīnogām. Davai skatāmies. Un te jāgriež vaļā. Oi, no manis nāk ārā tie šoki. Nē, labi. Tā negražosim. Tā. Taisam vaļā. Taisam vaļā. Tā, vēl taisam vaļā. Tā. Mums te ir kaut kāda šitāda. Kas man ir ar to haircutu? Man haircuts nenormāli briesmīgs. Te ir vienkārši kaut kādas parastas končītes. To arī piekrītam Stefānijai. Stefānijai uzmanību nepievērš. Es bišķīt viņu atgriež. Vienkārši parasti končītes pasaka, jā. Es viņu tā atgriezu, ķipa, kad bišķīt tā konča arī atgriezās, un tas metāls pusi no tā metāla paciņas palika uz tās pašas končas. Tas vienkārši tā nekārtīgi atgriezās, jā. Tāpēc taisam vaļā. Brāņas, skatāmies. Kā es šito video montēšu? Ak, Dievs. Es nevaru iedomāties, man bailes. Jūs par to cerams būsiet priecīgi, kad jūs man redzēsiet man ģīmi veselas pāri 30 minūtēm. Es varu sadarīt vai arī pāri 40 minūtēm. Nu, redzēsim. Vienkārši kaut kāds interesanti, kaut kāda violeta un iekšā balta. Te gribās pastaipīt. Kaut kāda baigi mīkstā, viņa kaut kāda dzēžgumija. Viņa tik tāda, viņa nenormāls mažo pēc melnām vīnogām. Manai omai auga melnās vīnogas. Es labi zinu, kā garšo melnas vīnogas. Melnās vīnogas. Garšo pēc melnām vīnogām. Viņas tādas. Viņas nav, šitas tās končas nav tā kā kaut kādas parastas, kur vienkārši tādas parastas končiņas, kuras var tur sakožļāt vienkārši. Tā, bet viņas ir tādas, viņas grūti sakožļāt, viņas tādas nepadodās vai tai formai. Viņas tādas liekas mīkstas, bet šajā brīdī viņas grūti arī sakožļāt. Godīgi sakot, man ļoti patīk šitās te končas. Paldies! Vispār, es tagad beidzu vispār kaut kā vērtēt. Te šoķenai vispār es dodu tiem Ghostbusteriem.
tiem Ghostbusteriem es iedodu, jā. Šoķenei es iedodu 5 no 10, tāpēc, ka tā ir parasta šoķene. Šitam te uzkodai es dodu 9,5 no 10. 9,5. Jo viņi ir garšīgi, man ļoti garšā melnās vīnogas. Un te ir ļoti labi atdarināt garšu. Te var redzēt, ka cilvēks ir pieķēries pie vienas lietas un arī cenšas maksimāli labi iedot to garšu tai lietai. Labi. Pēc tam vēl paēdīšu tās tur. Tā, mums iet. Es vēl vienu šoķeni negribu godīgi sakot ņemt. Paņēmušu. Jā, mums te visu laiku ir šī čauga. Nē, te ir kaut kas. Nē, es to negribu. Labi, es ņemšu to šoķeni. Vesela kasta ar kaut kādam kožļeniem un salpu, kas pa lietu. Tas ir šoķenis. Nu, šit, ka tas ir šoķenis, bet kaut kāda zila šoķenis. Es viņam taisīju, man bāz, ka viņi izlidos. Šitā te rādīšu. Kaut kāda zila paciņa, es jau attaisīju. Šmaržo pēc parastas šoķenis. Un pēc garšas. Kā vienmēr skāba. Labi. Identiski tāda paša garša, tā kā te šoķenei. Neko jaunu nevar pateikt. Vienkārši krāsa bišķi savādāk. Bet te tā, man grūti to vai pateikt, tieši tāpat garšo. Tāda mums te iet kožlenītes lopis. To ir viss provējušas, vienkārši. Man pat te nav jārāda paciņ, vienkārši lovis šogu. Tā kožlenīte. Populārā kožlenīte. Ar kas te bija iekšā uzlīmīt vai bukletiņš. Jā, es sen esmu to šitā kožlenīte. Ai, bukletiņš. Kāds mums bukletiņš tā bija? Love is phoning when you're running late. Īpaši daži sūkoja, ka mīlestība zvana, kad tev ir ka tev ir nopietnas darīšanas. Nē. Parastu lovižu. Tai šoķenei es dodu tikpat daudz, cik tai. 5 no 10. Šitā kožlenītei. Par to, kad es esmu dzirdējis vēsturi apmēram šajām kožlenītēm. Tos stāstus. Es varu viņām ielikt 9 no 10, tāpēc, ka tur ir interesants stāsts. Tā vienkārši parasti skāba, bišķīt skāba kožlenīte. Nākamais mums iet. Tā. Čupa čūps crunchy choco coconut. 22 minūtes un tur bija tur arī 20 minūtes, Dievs rakums. Kasta vēl joprojām pilna. Paldies. Tā mums tā čupa čups choco crunchy choco. Paprovēsim. Kas tāds ir? Balta šokolāde. Tā kā te jābūt kaut kas ar kokosriekstiem. Es salīdzināšu viņu vienkārši ar Bounty, tāpēc, ka Bounty. Labi, pohuļ.
kāds ir provējis tos vafelītes, starp kurām ir kaut kas līdzīgs kokosrieksts kaut kādam krēmam. Šitas ir tieši tas pats, vienkārši tieši tas pats, vienkārši kaut kāda šokolāda apliet, bet to šokolādu nevar just, un tāpēc tas garšo tieši tāpat. Tas ir garšīgi, es lieku 8 no 10. Tas ir garšīgi un parasti. Mums te visi tik šausmīgi tāds. Es nevaru. Cik tie jailbreakeri vienkārši. Cik viņi būtu aktīvs. Es nevaru. Pagaies pārbaudīšu, cik kādi jailbreakeri tikko ir. Kaut kāda energy ball atēra. Nopietni un visi dažādi. Davai izdaram tā, es šitās te bumbiņas, es uztaisīšu pa viņiem šortus, jo, ja es šitos te ēdīšu katrus, tad tas būs vēl plus kaut kur 20 minūtes, jo viņas ir grūti ēst. Te ir Coca-Cola Jawbreaker, es uztaisīšu par to šortus. Tie šorti ir daudz kvalitatīvāki, un es domāju daudz foršāki, jums vēl labāk patiks. Kaut kā šitā te giant size. Un vēl pēdējais ir vienkārši kaut kāds black cherry. Jep, kaut kāds tādi te. Bet es viņus attaisīšu YouTube šortos. Vai arī TikTokā. Nu, gan tur es domāju. Tā mums ies. Akal tas asais, cik var to asu mums bās. Crispy Buggles. Es esmu kaut ko līdzīgi sēdis ar siera garšu, kaut kādu nachos garšu. Viņi bija tīri garšīgi. Stefānija, kā tev liekas? Smaržo vienkārši pēc čipsiem, nekas īpašs. Un pēc garšas. Nu, godīgi sakot, viņi tipa te ir uzrakstīts, kad asu, bet asumu gandrīz vispār nevar just. Tur kaut kādus, kad tu apēdi vairākus, tad tu jūt tādu mini, pavisam knapi jūtamu cirtienu. Priekš tiem, kas tā kā viņiem negaršo čili, kaut kāds šitas varētu būt optimālais variants, kam negaršo nekas ass. Šits varētu būt kaut kas tāds optimāls priekš tiem cilvēkiem. Tāds, viņš vispār nav ass. Nē, nopietni. Viņš nav ass. Nezinu, varbūt tāda paka trāpījās. Nākamais mums iet. Jā, Roller Crazy. Tās ir šādas te kompektītes. Es varu sadarēt, viņas garšos tieši tāpat. Brāns, kā es viņu atvēru? Viņas garšos es varu sadarēt tieši tāpat, tā kā tas rolleris. Viņš ir vienkārši krāsains, tā kā oriģinālais rolleris. Viņi vienkārši ir ļoti daudz. Es varu sadarēt šitādu vienu paki, maksā tur 2 eiro. Un tiem crispy es dodu frisbee, kamēr es sēdu. Es dodu kaut kur, lai būtu 9, nē, 8. 8 no 10, tāpēc, kad tie interesanta forma, optimāls variants priekš tiem, kam negaršo čili. Tāpēc 8, jo parasti visi cenšas baigi asi. Un šitas laikam nav domāts cik šausmīgi asi, bet priekš tiem, kam ne ļoti garšo asums. Tāpēc kaut kā šitā te. Labi.
Jā, šitam es lieku, lai būtu 8 no 10. Vienkārši klasika, garšīgi un bišķīt skābi. Jau 29 minūtes, ej tu nost. Es vēl gribēju to roltonu uzvārīt. Paldies. Es kā vienmēr visu nospēlēju. Otto T4. Otto T4 kaut kāds. Dzēriens tāds. Izskatās, ka viņš ir ar persikiem, jo te kaut kādas bumbiņas tādas attēlotas, tā kā parasti attēlot tos persikus, bet kaut kāds... Vismaz, ja es šitādi ieraudzītu veikalā, es laikam nepirkstu. Viņš tā... Coca-Cola? Tā ir Coca-Cola. Tā ir rakstīts malā Coca-Cola. Tas ir no Coca-Colas. Es nezināju. Nopietni no malas izskatās diezgan tā vārgi, tāpēc es viņam tādu nepirktu. Tikai nekrāt kaut kādai kolekcijai. Godīgi sakot, gandrīz nejūtu atšķirības, mazāk gāzes, bet tā pati kola var būt kaut kas ļoti, ļoti attālināti, kaut kāda saldināta, kaut kāda, tā kā, turbūt kaut kāds auglītis klāt, bet toči ne persiks. Es teiktu, ka tas kaut kāds varbūt ļoti attālinoši varētu justies kaut kāds vai banāns vai kaut kas vēl, bet toči ne persiks, tāpēc, lieku 5 no 10, tikai tāpēc, ka, tā ir vienkārši parasti kola, kola ir garšīga, bet, tā, nezinu. Tagad mums ir pirmspēdējais, beidzot mēs ejam pie beigām. Pirmspēdējais naštis, tas ir takis. Jā, kā es nospēloju, tī takisi. Es vispār, es jau atvēru savā dzīvē kādus boksus 4, un es nereiz neesmu redzējis tādus tā kā Prime vai takisus iekšā. Pirmā reize, kad es redzu takisu iekšā. Takis, kas ir vulkāno. Šim jābūt diezgan asam. Ja es parasti tos takīs ēdu, viņi ir asi diezgan. Tāpēc jāpagaršo šities te. Pagaid. Vispār nav ass. Pat ne attālināti nav ass, vienkārši nav ass. Vienkārši kaut kāds siers plus kaut kāds pipars. Vienkārši parastais pipars, bet ne asais pipars, bet parastais vienkārši tā kā kaut kāds, parastais pipars. Un te galvenais ir rakstīts, 4. līmenis pēc asuma. Tepat līdz 1. nevar tikt. Par ko jūs tur ņirdzat? Varbūt es kaut kādu labu nebiju dabūjis pagad. Tad no kaut kādām pašām beigām paņēmuši. Te bija daudz tās mērcītes.
Nu nav. Varbūt man kaut kāda brāķīga paka trāpījās, varbūt kaut kādi čipsi, teiksim, varbūt šitā kaste ilgi nostāvēja tur viņiem kaut kur, un varbūt ilgi kaut kādi šitādi čipsi nostāv, tad viņi zaudē savu asumu, jo tie arī nebija asi. Vienīgie, kuri kaut cik asi bija, tie ir šitie te. Viņi bija kaut cik asi. Nu jā. Šitiem es asumu jūtu, ar tiem es gan nejūtu. Labi. Mums palika pēdējais rašķis. Creamy carbonara flavor. Es jau carbonāras esmu tik šausmīgi pārēdies. Es carbonāru 2 reizes taisīju vienkārši tā. Tad es pārtaisīju vienu buldaku par carbonāru. Un tagad mums ir vienkārši kaut kāds creamy carbonāra. Jā. Un davai pamēģināsim uztaisīt. Ja es pamēģināšu uztaisīt, es jums uzfilmēšu video, kā es gribēšu. Es jau pagaršoju. Tā Stefānija, tu ar mani? Agresīvu kaut kāda haizīvs. Mūs sagaida šajā paciņā šitā te makaroni. Zem viņiem ir 2 mērcītes. Šitāda un kaut kāda šitāda te. Viņi izskatās pēc kaut kādas baigi asās mērces, bet fik zinu. Viņi arī kaut kā smaržojots ir. Kaut pudrīt. Varbūt es tiešām uztaisīšu kaut ko ēlīgi asu. Nu, tad ķipa vroģī jātaisa, bet es uztaisīšu daudz lielākā traukā. Jo es, loģiski es te netaisīšu. Kaut kādās sīkā plasmasas trauciņā. Viņš saka, man nodegs tur. Nē, sorry, netaisīšu. Es uztaisīšu tādā smukā šķīvītī. Oi, to ir ļodiņā. Es sagatavoju dzērienu, un šitā tas ēdiens izskatās. Man ir bailes to garšot. Es šitā te pamēģināšu. Redz. Bļēns, tas cīnīts traucē. Jā, šitā te pamēģināšu. Tā labi. Un šitā te izskatās. Un šikasts. Labi. Bet svūk. Mints garšo. Viņi ir bišķi tās, kad pakārš, viens. Izskatos tā kā cūka. Labi, pieņemsim. Kad es pagaršoju to mērcīti, kas ir klāt pie šitiem makaroniem, viņi man likās vienkārši nenormālās, bet kad pagaršo kopā ar zupu, tad ļoti labi garšo. Ir jūtās asums, tāds diezgan konkrēts. Un tāds tā kā, nezinu. Tā kā tur ir teikts, tā kā carbonāras garša vispār īsti nejūtās, tāpēc kinda šitam es varētu ielikt. Paga vēl vienreiz man jāpagaršo. Jā,
Makaroni diezgan ciet. Nekas oriģināls, tas ir ļoti daudziem. Pierasts, garšīgs, normāls. Es pat tā teiktu. Es tāpēc lieku 7 vai 8 no 10, jo es zinu, cik šis ir dārgs. Es domāju, tagad man ir laiks atvadīties, bet es gribu pateikt, viens no nākotnes video, ko es gribētu filmēt, tas ir Snekolendā nopirkt bubble tea, ķipā. Un kaut kādus tādus, tā kā, pamēģināt uztaisīt tādas lietas, kuras ir grūti uztaisīt, tā kā vienkārši kaut kāds parasts konfekts, bet tā kā bubble tea, kas ir ilgi jāvar, vai arī kaut kāds mac and cheese, kas man jau ir mājās, bet es domāju, mac and cheese nebūs tik interesants, cik bubble tea. Nu jā, un tāpēc varbūt arī gan to pagaršosim, paskatīsimies. Labi, arī bija Аксельным Time. Visiem čau! Успокоилась. Девочка! Девочка! Вот так вот всегда бывает. Девочка, зажигай, давай! Она конфила ульту. Она бегает сюда, Она да?